Esmu sasnieguši šodienas lielāko virsotni. Un tad tu saproti, kāpēc tu to darīji. Olā! Dzeramais ūdens. Uzsākam 4. dienu. Iet pa ķēru. Šausmīgi karsti. Patīši. Tāda notiek. Lūk, paraugstunda. Kopumā jūtamies labi. Pirmā pārēja. Esam uzkāpuši uz 340. Pirmā diena, normāli. Reku mūsu grupa. Tur mūsu virsotne 3600, reku lama. Jāni, jūsu domas? Reku mūsu barvedenāk. Čālai zin. Virsotne. Mūsu pirmā. Vēl 200 metri jākāp būs augstākais punkts. Uzkāpām cauri Miglas mākonim un super laiks. Lejā, jā, viss Miglā. Tā viena brīdi skaidrs saulains un pēkšņi sāk nākt mākoņi. Kāpēc mēs nevaram būt tik ātri tā kā tie mākoņi? Virsotni jau tur var redzēt, bet kā vienmēr paskaties atpakaļ un mazliet notrep kājas, sareibs galvu un ir vienkārši. Un tad tu saproti, kāpēc tu to darīji. Kaut gan visu dienu šodien bija nekad vairs staigāšu pa Latviju. Nonācām no kalna un šādi mēs ņēmam ūdeni. Mūsu vietējais gids teica, ka esot labs. Tad nu visi uzpilda pudeles, jo upe, kas ir tur tālāk, esot slikta. Jā. Laiciņš šodien ideāls. Lietas nav. Kur nonācām mēs no turienes. Nereāli, vai ne? Vakars superīgs. Ejot pa ceļam, satiekam arī lamas, kuras brīvā dabā ganās. Reku, un dodamies uz augšu. Šodien uzkāpsim vēl šitajā spīcītē. 4200 aklimatizācijai. Nu, tā mums tas mazā strautiņa ir jāšķerso. Olā. Mūsu ezelīši. Ka tas šīs dienas. Esam uzkāpuši gandrīz 4. Ejam uz virsotni 4.2. Tas ir kaut kur tur mākonī augšā. Nēt, ir feins patīkams taisnums gabals. Esam sasnieguši šodienas lielāko virsotni. 4200. Esam godam viņu pievarējuši. Kā vienmēr miglu mēs redzam.
Viņa pāies pāri. Neko Aldis te kaut kādus te. Jā, te tā diezgan stāvs izskatās, Janka. Mūsu zīmīte 4290. Iveta, komentāriņš. Bija vasara. Es biju jau ne no grūtuma, bet no skaistuma. Asariņa bija, ja? Bija, jā. Ļoti labi. Nobubājos jau. Šodienas galvmērķis. Rītdien. Tur kaut kur būs mūsu nometne. Ļoti labi redzēt reku korīte un kalns. Kad tev nav līdzi ūdens. Noņemam cepuri, pielīcamies, paturam matus un vienkārši dzeram. Ļoti svarīgi nesasūkt tos akmeņus, kas ir apakšā. Filtriņu uztaisīt, ja? Šeit nodara. Nu, reku var redzēt tur mūsu nometne. 3600. It kā uznācām uz bāzīti. Šis nav mūsu teltis. Uznācām tur kaut kur. Laikam mūsējot nav, jāiet vēl gabaliņš augstāk. Dzeramais ūdens. Nav labākā kvalitāte, bet, kā saka Leons, būs boiling un will be okay. Sniegu kausēt. Ilgi. Labrīt, Rīga. Uzsākam 3. dienu. Tējam no 3600 uz 4200. Tādu diezgan šķembainu ceļu. Bet kas ir pats interesantākais, kas ir neticami. Mēs vakardien bijām uzkāpuši uz tur virsotni, kas arī 400, no 300 gandrīz ir. Mana neforšākā diena. Ja kāds varētu atbraukt pakaļ, es labprāt braukt mājās. Visi labi. Reku arī zvēriņi mūs pavada uz virsotni. Reku vakardienas tā virsotne. Reku diezgan tuvu. Kaukšā mūsu virsotnīte. Esam atnākuši līdz 4. Šodienas nometne būs kaut kur tur virs tā. Tur, kaut kur tur. Kaut kādi pēdējie 50-60 metri. Būsim tad 4300 uzkāpuši uz nometni. Kā viņš te izskatās? Tā kaut kā. Jau gandrīz esam klāt. Pēdējā tāciņa un esam klāt 4300. Mūsu bāze 4300. Rītdien varam startēt uz 5400. Tāciņa nācām. Mākonis diezgan labi pazūd reku apakšējā nometne. Tā interesanti laikams tā, kad mainās. Uzsākam 4. dienu. 4300 uz 5400. Kaut kādi 4 rītā. Pa tumsiņu. Īpaši augsts, vējš nav. Dodamies uz augšu. Esam atnākuši līdz Lahošā. 4670. Šodien klusēšanas diena. Labi? Šodien laikam klusēšanas diena ir. Stāvi.
esam uzdzīti tādas diezgan pastāvas sienas. Jā, pareizi, rekur. Tur lejā ir. Reku telts, tur lejā, un mums vajadzēja te pa leju iet, un tur uz augšu. Gīts mūs uzdzina uz stāvošas sienas, un mēs nevis pa turienu pa leju ejam, bet pa stāvošo sienu, kas būšu tur vēlāk pēcpusdienā tur lejā. Mēs uzfilmēsim arī, vai tu parādīsim, kur mēs gājām. Reku lejā nometne tur vien. Reku tur augšā nācam. Tu vertikāli. Un reku, tā. Nu, cik piemīdinām. Atnācam. Reku tālāk pat atceļam. Kaut gan izskatījās, varēja arī pārpušu iziet. 200 metri kaut kur līdz virsotnē. Привет, Кокяру! Привет всем вершин! Чемпион пришел! Nu kā, neticējās, bet atnācām. Reku, boss sagaidīja mūs pilnīgi. Drošinu šeit, lai tu nenokrīt. Ērika kaut ko gribēja pateikt? Beidzot. Super. Reku, mūsu dāmas vēl nāk. Bet nekas, lēnītēm. Un paskatāmies atpakaļ. Jā, šitajā mēs uzkāpām. Un jūs jau ziniet, kas tā ir tāda. Un skaisti. Tu esi mans draugs. Tu esi mans draugs. Tu esi mans draugs. Mana austiņa mažā. Reku palaik mums aizmugurē virsotnē. Neticami, bet kaut kā uzlīdām. Īstenībā šodien jau vakarā būsim Mendozā. Varēsim normāli kādu steikā pēst kaut ko garšīgu. Guns. Atpūšas. Sacēluši brīvdienu teltiņas. Cik te ir augstums? Kādi 3200? 300. 3300. Relaks atpūšas. Savas pazona cilvēkiem reku var pilti. Tur piču paču. Jā, kaut ko gribēju pateikt? Vai mēs pastāvam? Nu, kāds vakar sajūts bija? Lieliski, viss kārtībā. Labi? Vai vakarā, kad nonācām? Nē, bet... Būsi gatavs? Jā. Kā jūs jūtaties pēc vakardienas, cik tur 12 stundu atpūtas vai 14? Cik mums tur bija kopā? Es nonācu no kalna, nomiru, tad es pagulēju, piecēlos, augšā cēlos, tad es nomiru vēlreiz un 6 stundas pagulēju un viss labi. Nu, esi gatava? Jā, un uzrakstīja mīļotais vīrs, kad es to varu. Pēc vakardienas Es nebūtu to izdarījis, tā kā paldies. Viņi mani uzvilka. komandas darbs. Komandas darbs, jā. Nu, fantastiski. Bija traks. Grūti. Viss priekšā. For what? Jā. Nu, For tu the thing. Jā, pāri. 100 štukas pārskaiti bez pretenzijām. Okay. Svariņu buntis. Jā, lūdzu. Šitien uz manu kontu, ja? No Jāņa uz manu. Kas par tā augļotājs? Sekretārī. Kurā vietiņā ir, lūdzu? Šeit būs jāparakstās, Šitien. jā. Paldies. Čāpojam. Vēl 3,5 kilometri līdz nometnei. Kaut kā tā. Nu,
Tekaļiņas satele. Ceps tur. Un saldēta, tātad viss forši. Sākuma punkts mūsu saliks bagāžu ēzeļiem un sāksim startēt. Komanda jau nepacietīgi. Nevar nostāvēt uz vietas, jau jāiedod uz ceļa. Pirmā diena. Starts uz mūsu galveno mērķi, Akankanku. Ceļš iet gar upi. Tāda taka, tam mēs soļojam. 12 kilometriņi jānoiet, kaut 300 metri tikai jāpaceļās augšā. Čāpojam. Un turpinām čāpot. Bet tāda sajūta brīžam tā kā cepušu krāsnī ietu. Bet visi jūtas labi. Paskatīsim, kā pirmā dienā uz galveno virsotni mūsu ekspresa intervētāji jūtas. Kā jums pirmā diena cepešu plītī? Šausmīgi karsti. Tagad liekas, kad ūdens. Tā kā dzer, bet ārā nenāk. Karsti. Tad šodien mums ir 5. februārs. Esam uz 2800 un kaut kur iesim uz 3200 laikam. Kādi 15 kilometri. Jā, sportistiem 3 stundas, iesācējiem 8. Jānis teica 8 stundas. Jā. Nu, mēs 5-6. Soļojam. Arī šāda pļava. Ēzelīši arī mūsu māc uz otro nometni. Jāiet, tad būtu. Es varēju pašam rīt paņem augšā, un viņš būtu zaudējis. Nevar pēdējā kārta palikt. Tu nevari iztukat. Rīt dodamies uz bāzes nometni. Tur mēs aiz stūrīši dzīvojam. Tagad gar upi iesim. Un nekur jau brīnums priekšā arī. Tāda notiek. Ko teiksi, Guņķi? Aiz tā līgumiņa ir mums bāzes nometne. Vai kur kundis, skudriņa. Es eju pa pakaļu. Varbūt tāpēc, ka grūti, varbūt tāpēc, ka lēnu, varbūt tāpēc, ka slinkums. Esam living roomā, dining roomā 2-1 un 4 litri sulas. Izdarsim tūlīt visu, atnesīs man arī glāzi. Nevienam nedosim. Nekas, man būs tīra. Pirmā dienas, nākamā diena sākas uz Beiskampu iet. Iesim pāri upītei un dosimies uz Beiskampu 4200. Šķērsoli. Patīši! Ir baigi dziļš. Jā, vajadzēja īstenībā. Tur ir dziļš. Tīgām pāri. Kraukšus zaudēju. Nu vienu. Otru aizmetu. Iet. Dušiņa rīta.
Disene? Офигенно. Kaspar. Edgar. Šķērsojam upi. Nu un sākam pielaju savu ceļu uz kempu 4200. Aizveļus visus dzeņu ierindā. Kad 200 metri esam pacēlušies, mūsu lielais mērķis pavērās visā savā krāšņumā. Ļoti labi var redzēt poļu ledāju. Katru dienu ar vien tuvāk esam savam mērķim. Esam kārtēji upē klāt. Kolēģi nevar izdomāt, kā tikt pāri pirmo drosmīgā no kurš leks. Gan arī esam galā. Beiskampā, Plaza Argentīnā. Un rego. Galvenais mērķis. Rīta brokstiņas. Visi apmierināti. Cerams, Andris tāpat pārsteigs arī uz 4800. Uzņem to kursu, viņš arī turēs. Paldies. Katru dienu paliek labāk. Izejam no Argentīnas kempa. 4200. Nē, tiesim uz kempu 1. Pilnā ekipējumā. Kaut kur 4900. Tagad 700 metru kāpiens. Čāposim. Augšā. Akmens. Tu reizi? Jā. Boss. Porteri aizmugurē. Uzkāpām. Maza pauzīte. Lielais kāpiens kaut kāds 150 metru. Lūk, paraugstunda. Kā jākāpj. Tāds slapjš sniegs. Līdz kādiem naktī soli tādu, bet nekas traks. Eka, iznāk. Tur no apakšas mēs no kempa atnācām
Atsākāmies tiet kaut kur no turienes. Uzkeps. Izgājām mazā vakara pastaigā 5000, kaut kādi 5050. 8 vakars kaut kur. Tā laika apstākļi tādi, kādi viņi ir. Jo augstāk, jo viņi būs interesantāki. Rītīgs sasniega. Tā. Pēc kaut kur pusnaktīs tiks. Kā rītu dienu nebūs. Vēl aizmugurē. Kāpēc? Jauns rīts. Drīz saulīt parādīsies, būs silts. 9. februāris. Esam Kemp 1. Dodamies uz Kemp 2. augstums. 5400 aptuveni, ne? 59. Bet būsim pēc pāris dienām. Pasvītīs. Mūsu sportists. Mūsu mērķis ir 5 stundās uziet. Kaspar! Ekspress intervija. 2-3 stundas. 45 minūtes. Nē, nopietni. Cik jums? Mēs 4-5. 2. Davai. Sākšu. Uzņemam laiku. Dēt ir, cik ir, jo... Tās sacensības nevar. Balvākās. Balvā? Davai, Atzinība kā labākais alpīnists Latvijas. Par tevi es ņemu tavu porteru daļu. Nē! 10-23. Ejam. Kaut kā 5-400. Ledājs polišs. Mūsu taciņa. Uz augšiņa. Mēs tās cienas iznāk. Būs Kemp 3. Lauzīsimies cauri. Gandrīz izgājām cauri. Kemp 2. Kur 5, 4, 6, 0 metri. 8 no rīta mūsu bāzīte. Sasniedzis ir pa nakti. Tāds bišķi balts kalns. Rīt ne, šodien kāpsim tur. Kad saulīt uzlec, tad paliek silti. Tad visi lēnā garā lien ārā no teltīm. Meklē karstu ūdeni. Aplēj kādu putriņu. Iedzer tēņu, kafiju. 10. februāris. Kaut kur 5-5. Šodien ir relaks diena. Eka. Pāēdīsim brokastis. Jānis jau zupiņu ir uztaisījis. Iesim meklēt helīti. Kaut kādu. Kā jūties, Jāni? Labi. Kaut kāda. Cik var labi justies? Cik var labi justies šitie uzkalnē? Sākam. Iesildīšanās dienu. Mazliet pastaigāsimies. Iziesim tur. Augšā kaut kur kramponus uzvilksim. Kaut kur helīti varbūt atradīsim. Mazliet ar kaķīšiem patrenēsimies, ka mūsējo aizgāja. Mazliet dronu palaidu. Gribējām atrast helīša vrāku. Dreku Andris aizies ar kājiņām. Šitādā saulē, sniegā nevar caur dronu neko saprasti. Šodien ir 16. ekspedīcijas diena. Visi dalībnieki jūtas labi. Ik pa reizei kādam ir kādas novirzes, bet kuras dažu stundu laikā atjaunojas. Ir Pieregulēs. sajūta tāda, ka tās novirzes ceļos starp mums ekspedīcijas dalībniekiem. Kā izpaužas novirzes? Caureja, sāp galva, nav apetītes,
rāda Viens skrien pa priekšu visu laiku. Zīmes citiem dalībniekiem. Nu, tā kā tā. Bet kopumā jūtamies labi. Esam tagad 5, 7, 2, 6. Ejam lēnītēm uz helikoptera avārijas vietu. Es 80. gados sliktos laikapstākļos helīts avārēja un cilvēki gāja bojā. Kas ir palicis pāri no viņam? Motors. Āstes gals. Dodamies atpakaļ uz mūsu kempu. 2. Bet, nu, pēc grāmatas iznāk kempu 3. Bet, nu labi, kā ir tā ir. Rītdien tad iespējams paliksim vēl vienu dienu šeit. Nu, redzēsim, kāds ar laikapstākļiem būs. Ja nē, tad rīt iesim uz kempu 4. Nu jā, principā nakts pagāja kā 9. klasē diskotēkā. Visu laiku kāds grabina kaut ko, liekas, ka tur tās debesīs pacelsies. Jā, nu kaut kā tā. Kaut kādu vienu trešo esam nogājuši. Sērs tiek ārā. Cēlus šis 300 metri. Kaut kur 500-800. Iveta? Visi labi, visi labi. Ātrums samazinās stipri. Reku. Tur ir jāaiziet kaut kādi 100 metri varbūt. Kaut kāds stundim būs vēl. Cēlamies. Tad tur kāpums. Un ko es satieku? Hello. Congrats. Well done, my friend. Teltis. 4 cilvēki knapi. Varam 4 uztaisīt. Ja tā var viens uzcelt, tad tā ir tikai knapi 4. 13. februārs. Aptiem 6000 augstumā esam. Esam pakāpušies uz 6400. Komanda jūtas normāli. Un turpinām savu ceļu. Panācām Norvēģus. Un reku mūsu augšiņa. Tur paliek jau nāk ārā saulīte, būs skaists saulēkts. Nu, tā mēs arī dudinam uz augšu. Pusēt lieta. Ēna. Tīri ko izskatās. Tā kā gankos ēna. Kas tu beiga? Reiku.
skatu. Nu, brīnišķīgs skats. Edgar. Ar dīvānu piedēju iekapēt. Jā, tas jā. 6970 metri, Aldi. Ceru, šodien varēs Helīts sarunāt un uzreiz uz Mendozu pēc vīna un pēc steikiem. Un es redzu, nāk dzīvi cilvēki. Nāk dzīvi cilvēki. Tas ir Guntis. Viņš laikam ir atradis pa ceļam jaku. Tas nāk Aldis. Atsveicījos. Nekas. Labi apsveicām. Kamēr Norvēģi nav, mums ir atļauts ienākt viņu luksus apartamentos. Jā, mēs tikai sneak peek mums atļauj, lai nākošais saprotam. Labrītiņa Rīga. 14. februāris. Telšu izjaukšana arī sastāvē. Zinām, izaicinājumu. Šodien visu lietu nakti pēc man tādas pat nebrāzmas veikti. Divitai visu teltu izjauca. Var teikt, nokāpām jau uz Nido Camp. Nepaskatījos, cik tas ir. Gadu 500 varbūt. Daudz nebija. Nākamais būs Camp Canada. Ejam pa sniegu un dubļiem. Ejam. Demulas kempā kaut kādi 4200 vai 4400. Neko no turienes izskatās, ka mūsēji arī tur nāk. Nu, ko pēdējo dienu sagaidīsim helikopteri 5. Lidosim uz civilizācijām. Augstākā mākslas galerija, ja to var nosaukt tā. Plaza de Mulas